Sveiki visiem, un jums esmu Alise, un šodien mēs esam ārā, jo ārā ir ļoti skaista diena. Tātad šodien es filmēšu videoklipu, kur es jums rādīšu, kas atrodas manā kosmētikas maciņā, kā arī paralēli es visu to, ko es rādīšu, likšu sev uz sejas, lai jūs redzat, kā izstāsta mans mēklis, ko es parasti lieku, jo šajā kosmētikas maciņā atrodas paši svarīgākie produkti, ko es arī pārsvarā lieku uz sejas. Tātad mans kosmētikas maciņš izskatās šādi, tas ir Victoria's Secret kosmētikas maciņš. Sāksim ar pirmo lietu, ko es jums rādīšu un likšu uz sejas, un tātad, kas atrodas manā kosmētikas maciņā. Pirmkārt, tur atrodas šis te. Tas ir Clean and Care Rival de Loop sejas losjons. Es to parasti lieku uz vatītes un tā kā nomazgāju savu seju. Pirms es lieku visu kosmētiku, jo tas tā kā attīroši kaut kāds līdzeklis, un es to lietoju. Un es tagad to uzlikšu savus sejas. Notīrīšu savu seju ar šo te. Tātad nākamā lieta, ko es lietoju, ir šis te tonālais krēms. Tātad tas ir Skin Clearing Oil Free Makeup Neutrogena tonālais krēms. Jā, es to lieku uz savas sejas, izmantojot šo te švamīti, kas ir speciāli tonāliem krēmam. Un jā, es tādā veidā to uzlieku savas sejas, un jā, es to tagad darīšu. Es izmantošu spogulīti, kas atrodas šajā ēnu paltē. Tātad nākamā lieta, ko es likšu savas sejas, būs pūderis. Un pūderi es likšu ar šo te Kabuki pūderotu, un tā ir no Essence. Tātad Essence Kabuki pūderota. Un es tiešām nezinu, kas šis ir pa pūderi, viņš ir kaut kāds mistisks, tiešām nekas nav rakstīts. Viņš ir šādā krāsā. Pievilk? Un, manuprāt, viņi ir diezgan līdzīgi. Un, manuprāt, šī krāsa diezgan līdzīga, un es izstrādāju tā kā. Un pūderis ir vajadzīgs, lai nopūderētu jūsu seju, un lai tā neizstāst eļļaina, ja nu pēc jūsu tonāla krēma tā var palikt eļļaina, tad jāizmanto pūderis, kā, jā. Tagad es likšu savējo plašu, jeb vaigu sārtumu. Tas ir RDL Young Mono Rouge vaigu sārtums ar numuru 03 Pink Grapefruit. Nevis grapefruit. Un es šo te vaigu sārtumu likšu uz sejas arī izmantojot to pašu Kabuki pūderotu. Nākamais, ko es likšu, būs šīs te atsvēns. Tātad šī ir atsvēna palete, Ten Eyeshadow palete, naturālu toņu atsvēnu palete. Un viņi izstāsta šādi, man ļoti patīk visi šie toņi. Tie ir tā kā brūnās krāsas toņi ar mirdzumiem daži, un te ir arī rozīgi toņu atsvēns. Tātad no sākuma uz acu plakstiņā likšu šo te. Viņa ir tā kā gaiša parasta. Un viņi izcels jūsu acis. Un tad pēc tam es likšu šo te krāsu. Un te vidiņā, tā kā, lai tas izceltu arī jūsu acis padarīt lielāks, es likšu arī baltu vienkārši. Un, protams, to visu darat arī ar savu otru acis. Tagad es krāsošu to ārpusīti ar šo te toni. Tātad tas pabeigs ar manām acīm. Viņas ir ļoti naturāls, neitrāls. Viņas nav uzkrītošas un, manuprāt, man ļoti patīk viņas. Varat redzēt. Ķersimies pie manām skropstām. Un nav nekas daudz, ko es metu priekš skropstām. Es pirms skropstašu vienkārši atlieku savus skropstas ar šo skropstu. Atliecēju, uzlocēju ruļotāju, sauciet to kā gribat. Es viņas vienkārši paceļu, atliecu.
Es esmu vairāk brūnos kropskars cienītāji. Man labāk patīk brūnas kropskas, nevis melnas. Un es lietoju šo te Clinique High Shine Impact Mascara skropsta tuša, kura ir brūnā krāsā. Tagad viena no pēdējām lietām, ko es parasti daru, ir manas uzacis. Es savas uzacis parasti nekrāsoju, es neizmantoju parasti neko baigi daudz. Es lietoju šo te Make Me Brow Essences uzacu gēlu. Te ir uzlīdīts ir kā Essence Jelly uzacīm Make Me Brow. Šis bija visgaišākais, kas tur bija, jo man ir diezgan gaišas uzacis, tad jā, un es viņu ļoti maigi krāsoju. Viņa ir tāda te birstīte, man ļoti patīk, ka viņa ir tāda, jo viņa arī izķeme uzacis, un man ļoti patīk. Pat pēdējā lieta, ko es likšu savas sejas, būs lūpu krāsa un arī lūpu spīdums, jo es neslēkam izmantošu šo te EOS, lai mitrinātu savas lūpas. Un tagad es likšu lūpu krāsu. Tagad es izmantošu šo te lūpu krāsu, kas ir no Essences, un viņa ir šādādi krāsas tonīgi, man ļoti patīk viņas tonis, un viņa arī ļoti labi smaržo. Man ļoti patīk tas, ka viņas tonis ir tā kā ādas krāsā, bet tomēr viņš piedod tādu efektu, un viņš dod tā kā tavām lūpām savādāk tumšāku krāsu, nevis tavas, tā kā neizstāst, ka tev lūpām ir spīdums, bet izstāst, ka tev lūpu krāsa ir tāda, šāda te. Un šis ir arī mans iznākums gala izdevums. Varētu teikt, ka šis ir mans viss make-ups, kā es parasti krāsojos. Un jā, ļoti saistīts ar seju. Davai! Alises akrobātika. Deguša zaru fonā. Es pamanīju. Alis tagad mēģināt batus, kaut kādu triku, kas nav saistīts ar šo video. Bet viņi ļoti gribēja jums parādīt, cik sportiska viņi ir. Jā, ir diezgan jukusi. Viņa ir forša. Nē. Nu, ir. Nu, tā kā. Viņa mēdz pārspīlēt. Tūlīt apskatīsimies, cik izmisīgi viņi mēģina uztaisīt uz batu tiltiņu no augšas. Un kā viņai tas izdodas? Es teicu, ka viņa ir sportiska. Tu mēģinās vai nē? Man nesanāks. Kā vajag piecelties no viņa?